Zvejnieku mājas ir vieta, kur jau vairāk nekā 20 gadus uzņem bērnus, kuri palikuši bez savām ģimenēm. Zvejnieku mājas ir arī kā atbalsta punkts audžu ģimenēm. 13 svētdienas šie bērni kopā ar mākslinieci Aļenu Savjuku radīja dažādus mākslas darbus. Māksliniece norāda, ka meistarklasēm gatavojusies jau iepriekš, gādājot instrumentus Amerikā, arī Ķīnā. Katra nodarbība bija kas jauns, un tieši jaunais un nezināmais bija tas, kas meistarklašu dalībniekos raisīja lielu interesi. Manā dzīvē ir divas ļoti svarīgas vērtības. Pirmā vērtība ir, ka nav svešu senioru un nav svešu bērnu, un tas man ir ļoti svarīgi, man viņi ir vienlīdzīgi. Otrā vērtība ir, ka katrs bērns ir ļoti talantīgs. Viņam vienkārši vajag likt to saprast un atklāt šo talantu. Šī bija unikāla iespēja, ka varēju savienot, atklāt talantus, savienojot arī divas paaudzes. No sākuma mēs nezinājām, kā tas būs, bet pavisam ātri mēs redzējām, šeit kaut kas neparasts notiek. Es vispār vārdos nevaru pateikt par to manu izbrīnu. Bērni gaidīja viņu, un viņa katru svētdienu citu tehniku, citu piegājienu, citu materiālu. Un šajā izstādē var redzēt, ka te ir kaut kāds brīnums noticis. Jo tie ir bērni, kam ir dažiem ir 5 gadi, 6 gadi, tur bija 12 gadi, 11 gadnieces, un mēs redzam rezultātu. Un tas nozīmē, ka te ir kaut kāda tāda divas lietas, tāda ģenialitāte, kas ir šai māksliniecei, un otrs ir viņa atdeva. Šī izstāde ir daļa no projekta No sirds uz dvēseli. Tā mērķis ir daļu no mākslinieka meistarības un pozitīvām emocijām nodot tiem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams. Pēc izstādes tiks organizēti braucieni pie senioriem, viņiem dāvājot bērnu radītos darbus. Sarunājoties ar šo cilvēku, ja pēc tam veidojās šī enerģija, ja, un viņš jūtās svarīgs un novērtēts, ja, ka viņš nav viens un ka pa viņu tiek padomāts. Apmēram tāda ir tā doma, ja, sākotnēji. Faktiski izveidojās pat gribot, negribot šī sinerģija, ja, ka šie mazie jaunie bērniņi, ja, savu enerģiju ieliek, un viņi bija ar mieru dāvāt šīs glezniņas šiem veciem cilvēkiem. Ja. Un pēc šīs izstādes, kas šeit šodien notika, ja, šīs gleznas dosies uz sociālās aprūpes namiem, un jebkurš cilvēks, kurš ir gatavs braukt mums līdzi, mēs braucam un vedam šīs gleznas, piedalīsies arī paši bērni, varbūt viņu vecāki, ja viņi var droši nākt līdzi, rādīt šīs gleznas šiem cilvēkiem un arī aprunāties ar šiem cilvēkiem. Šobrīd projekts īstenots jau 13 Latvijas sociālās aprūpes centros. Tajā ir piedalījušies vairāk nekā 400 mākslinieku un ir uzdāvinātas aptuveni 1000 gleznu un zīmējumu. Nikija Krivāne, Elīna Lapiņa, Emots Mosakovskis, RTV.